2024. gadā mēs pievienojam vairāk lietotāju un organizāciju mūsu integrētajiem jūras pakalpojumiem. Mūsu dati tiek nodrošināti 12 dalību valstīm, tām izmantojot 16 starpsistēmu savienojumus. Mēs esam ieviesuši jaunas uzlabotu jūras attēlu interfeisu versijas, tostarp izmantojot AMS lietotni, ar jaunām funkcijām un datiem, kā arī uzlabotu veiktspēju. Mēs esam uzlabojuši mūsu automatizētas uzvedības uzraudzības pakalpojumu ar jauniem algoritmiem un globālām, vienmēr aktīvām IBM funkcijām. Mēs turpinājām attīstīt Thetis MRV sistēmu, lai tā atbilstu IS emisiju tirdzniecības sistēmas paplašināšanai uz jūras transportu un FuelEU Maritime prasībām. 2024. gadā mēs turpinājām darbu pie Eiropas vienota jūras loga vīdes, nodrošinot kopīgas specifikācijas un datubāžu pakalpojumus. Mēs nodrošinājām jūras pakalpojumus Frontex un EFKA atbilstoši pakalpojumu līmeņa līgumiem. Mēs turpinājām attīstīt EUNAVFOR Adēnas līci un Vidusjūrā, kā arī MAUK-M centru.